Dārgie kolēģi, atbalstītāji un visi, kam rūp mūsu darbs un misija, šodien noslēdzas sociālā darba mēnesis, laiks, kurā mēs esam cēluši gaismā mūsu profesiju, dalījušies stāstos un atgādinājuši pasaulē par sociālā darba patieso nozīmi. Bet patiesībā šis mēnesis nav tikai kampaņa. Tas ir atgādinājums tam, ka mēs šo darbu darīsim katru dienu ar sirdi un dvēseli, lai sniegtu cilvēkiem cerību, ticību un iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Sociālais darbs nav tikai profesija, tas ir dzīvesveids. Tā ir iespēja būt atbalstītam, būt tam cilvēkam, kas pasniedz roku, kad citi to neredz. Ikvienam reizēm ir vajadzīgs iedrošinājums un sapratne, un tieši mēs esam tie, kas sniedz šo plecu, palīdzot soli pa solim cilvēkiem kļūt patstāvīgākiem un pārliecinātākiem. Šajā mēnesī mūsu kolēģi ir dalījušies savos stāstos, katrs no tiem ir apliecinājums tam, cik dažādi ir mūsu ceļi sociālajā darbā, bet visus vieno kopīgs mērķis – radīt vidi, kurā ik viens jūtas pieņemts, sadzirdēts un novērtēts. Mēs esam komanda, un tas ir viens no mūsu lielākajiem spēkiem. Biedrība Cerības spārni nav tikai darba vieta, tā ir vieta, kur aug ne tikai cilvēki, bet arī cerība. Tā ir vieta, kur ne tikai palīdzam citiem, bet arī paši iemācamies, augam un gūstam spēku no saviem līdzcilvēkiem. Šī mēneša laikā mēs redzējām, ka iespēja tas ir tikai sākums. Ja tā tiek dota, cilvēks var augt un attīstīties. Atbalsts ir spēks, kad mēs esam līdzās un pārmaiņas kļūst iespējamas. Sadarbība rada rezultātus, jo tikai kopā mēs varam patiesi sasniegt paliekošas izmaiņas. Sociālais darbs ir misija, kas maina dzīves. Ne tikai to, kuri saņem palīdzību, bet arī mūsu pašu. Mēs katru dienu redzam cilvēki pārvar izaicinājumus, iemācās jaunas prasmes, iegūst pārliecību un kļūst daļa no sabiedrības. Tas ir lielākais gandarījums redzēt, ka mūsu darbs nes augļus, ka mēs spējam radīt pārmaiņas, lauzt sabiedrības stereotipus. Svinot šo mēnesi, mēs pateicamies katram sociālam darbiniekam, atbalsta personai, brīvprātīgam un ikvienam, kurš ar savu darbu, sirdi un enerģiju palīdz veidot iekļaujošāku, cilvēcīgāku un saprotošāku pasauli. Lai šī misija turpinās ar tādu pašu degsmi arī turpmāk. Mēs turpināsim iet šo ceļu, jo zinām, kopā mēs varam vairāk. Paldies jums visiem!